Tā, labdien vēlreiz visiem! Tātad esmu ļoti priecīga redzēt tik kuplā skaitā. Šobrīd redzu 121 pārstāvi šajā webināra autentifikācija ārsta birojā ar e-parakstu no 1. janvāra 2024. gadā. Šodien mūsu webināru vadīs mūsu projektu vadītājs Aldis Bērziņš, kurš arī parādīs jums prezentāciju. Es palīdzēšu Aldim pēc tam ar jautājumiem un atbildēm no mūsu puses. Arī pieslēgsies vairāki palīgi arī Aldim, ja būs kādi jautājumi. Gribēju jūs visus lūgt, kamēr Aldis prezentē un izstāsta no mūsu puses, tikmēr droši rakstiet čatā, kas ir savus jautājumus, ja jums tādi rodās, uz kuriem mēs pēc šīs prezentācijas arī centīsimies rast kopīgas atbildes. Bet varbūt prezentācijas laikā es varu lūgt tad mikrofonus iekšā neslēgt un ar jautājumiem nepārtraukt. Pēc tam ar visu tiksim galā, visu izrunāsim, ja jautājumi radīsies. Un atgādināšu vēlreiz, ka arī tiek veikts ieraksts, kuru pēc tam, tā kā šis ir, kā jau pirms tam teicu, ļoti nopietns jautājums, kas interesē ļoti daudzus. Varbūt, ja kāds nav paspējis pieslēgties, mēs tomēr padalīsimies ar šo ierakstu, lai visiem viss ir skaidrs. Tā kā lūdzu, Aldi, varbūt nevilksim garumā, sāksim tad ar prezentāciju. Skatuve ir tavā rīcībā. Paldies, Dace! Labdien visiem! Kā jau Dacis teica, mani sauc Aldis, un es jums pastāstīšu, kā tad izskatīsies izmaiņas tieši ārsta birojā saistībā ar autentifikāciju. Tad, sāksim visi, jo to vien piedalījās vai esat informēti, ka no 1. janvāra mainās pieslēgšanās, jeb autentifikācijas kārtība e-veselībai, tā kā valsts informācijas sistēmai. Un turpmāk tā būs iespējama tikai ar kvalificētiem identifikācijas līdzekļiem. Un tādējādi tiek īstenota valsts politika, balstoties uz izmaiņām fizisko personu elektroniskās identifikācijas likumā un valsts pārvaldes pakalpojumu noteikumiem. Un tātad šie kvalificēti identifikācijas līdzekļi būs sekojoši. Jūs redzat e-paraksts mobilā lietotne, personas apliecība, jeb e-ID un e-paraksta karte juridiskām personām. Bet e-paraksta karte, cik es iepazinos ar informāciju, vairs netiek izsniegta no pagājušajā gada novembra. Ja kādam ir, to varēs lietot, bet es pieļauju, ka pirmie 2 risinājumi būs tie, ko izmantos veselības aprūpes un ārstniecības personas, lai pieslēgtos e-veselībai. Un tad ķersimies klāt, kas tad mainīsies vai nemainīsies ārsta birojā saistībā ar šo notikumu. Tad sāksim ar vienkāršāko. Kas tad nemainīsies? Piekļuve ārsta birojam paliek nemainīga. Kāda viņa ir, tāda viņa paliks pagaidām. Tas ir lietotāja vārds un pārole. Jebkurā gadījumā visiem ielogošanās, ja pierakstīšanās ārsta birojā ir jāveic izmantojot savu lietotāju vārdu un pāroli. Un kas nemainīsies lietotājiem, ja viņa ikdienas darbā nav nepieciešams izmantot savienojumu ar e-veselību, tad arī pilnīgi nekas arī nemainīsies. Kā viņš strādāja, tā viņš strādās, nekādas izmaiņas nebūs. Bet kas mainīsies? Mainīsies autentifikācija e-veselībā ar informācijas sistēmas ārsta birojas 539 versiju. Lai lietotājiem parādītos iespēja autentificēties, viņa lomām ārsta birojā būs nepieciešams piešķirt jaunu atļauju, kura tā arī ir nosaukta, var autentificēties e-veselībā ar elektronisko identifikāciju. Jāņem vērā, ka lomas, kas lietotājiem ir piešķirtas e-veselības portālā, nemainīsies.
tās, kādas ir, tādas paliks, tā e-veselība mūs informēja. Bet lomas ārsta birojā lietotājiem šīs, lai varētu autentificēties e-veselībā ar elektronisko identifikāciju, piešķirs pati iestāde. Kad lietotājiem šī loma ir piešķirta, un viņš var autentificēties e-veselībā ar elektronisko identifikāciju, pēc piekļuves datu ievadas ārsta birojā, izvēlētajā jeb noklusējuma interneta pārlūkā atvērsies e-veselības autentifikācijas loks, ko jūs redzat ekrānā. Viņš neizskatīsies šādi kā tagad, bet pēc jaunā gada būs pieejami tikai 3 varianti, kas ir augšējie. Kāds būs dizains, mēs vēl nezinām, bet vienkārši es ar sarkanu krustu esmu nosvītrojis to, kas nebūs. Atvērsies šis loks, tad katrs lietotājs ar savu izvēlēto identifikācijas līdzekli, EID karte ar karšu lasītāju vai e-paraksts mobile, veic attiecīgās darbības, un, ja viss notiek veiksmīgi, pārlūkā atveras šāds loks. Šajā brīdī ārsta birojas atveras fonā, viss strādā kā iepriekš, nekāda atšķirība nav. Jūs strādājot ārsta birojā, nekādas atšķirības neredzēsiet. Tā kā viss ir kārtībā un darbs notiek. Kas nav maz svarīgi, es vēlreiz ar sarkanu šeit esmu pielicis, kad parādoties šim paziņojumam obligāti aizveriet pārlūku. Šis ir svarīgi jebkurā gadījumā, bet vissvarīgākā, es teikšu, tas ir tajās darba vietās, jeb uz tām darba stacijām, kur šo datoru ir izmantot vairākas personas, kuras autentificēsies e-veselībā, lai nesaglabātos pārlūkā šī informācija un kāds to nevarētu ļaunprātīgi izmantot. Nu, un kā jau minēju, ārsta birojas ir atvēries, viss strādā kā iepriekš, varam ciet pārlūku un turpinam darbu. Bet, ja gadījumā kaut kas notiek vai pārtrūks savienojums ar e-veselību vai kas sistēma par to jums atgādinās, un šeit esmu sagatavojis tādus piemērus, ja, ka pie katras ārēja dokumenta apskates, sūtīšanas vai status maiņas, kur nepieciešams savienojums ar e-veselību, parādīsies paziņojumi autentificēties. Ja, tas paziņojums var būt šāds. Ja jūs gribat paskatīties kādu ārējo dokumentu, viņš parādīsies. Jūs apstiprinat identitāti, vairāk tāda neparādīsies. Nevarat apstiprināt, tad spiežam pogu neveikt darbību, bet rēķinamies tad, kad ar e-veselību mums savienojums nebūs. Ja, tas paziņojums var parādīties arī šādā veidā. Ja, jebkurā vietā, kur ārsta birojā ir nepieciešams savienoties ar e-veselību, parādīsies šāds paziņojums, ja savienojums nebūs aktīvs. Tātad iesim tālāk. Ir padomāts arī par to, ja nav iespējams autentificēties. Kādu iemeslu dēļ mēs nevaram autentificēties. Ir mobilais e-paraksts lietotne, ir izlādējies telefons, nav līdzi EID kartes. Jebkurš iemesls varbūt pat nestrādā e-veselība. Tad pēc pierakstīšanās ārsta birojā, kad mums atveras autorizācijas loks, mēs viņus visus varam ciet. Ja, tanī brīdī ārsta birojas atvērsies jebkurā gadījumā, un jūs turpināsiet darbu, bet nebūsiet autentificējies e-veselībā. Ja jūs gribēsiet kaut ko paveikt tur, bet nevarat autentificēties, tad vienkārši šos paziņojumus atspiežam ar pogu neveikt darbību un turpinam darbu. Šis fakts neietekmē to, ka jūs varat veidot dokumentus, kuri krāsies ārsta birojā uzdevuma rindā, un uz e-veselību viņi nosūtīsies tad, kad ārsts autentificēsies. Tad dokumenti automātiski sūtīsies uz e-veselību, viņi nekur nepazudīs, kaut vai tas būs pēc 3 vai 4 dienām. Ja, par šo ir padomāts, ka tikko lietotājs autentificējas, tad viņa
izveidotie vai viņa vārdā izveidotie dokumenti automātiski sūtās uz e-veselību. Kāpēc es saku viņa vārdā izveidotie? Tāpēc, ka tas ir nākošais punkts, ko mēs apskatīsim, tā ir tiesību deleģēšana. Tiesību deleģēšana, kā tas izpaužās, un to es esmu sapratis no jautājumiem, kur strādājot ar šo autentifikācijas jautājumu, es esmu dzirdējis, ka ko darīt māsai, kurai nav piekļuvis e-veselībai, bet viņa veido dokumentus ārsta vārdā. Tas varētu būt tāds tipiskākais piemērs, izraksta receptes, nosūtījums, vēl kaut ko. It kā viņa tagad to nedrīkstēs darīt. Ārsts var deleģēt jebkuru personu savā vārdā, kā lai saka, ielogoties ārsta birojā un veikt attiecīgās darbības. Tas notiek tā, ka mēs pēc piekļuvas dati ievadas ārsta birojā. Ja mums kā lietotājam nav pielikta loma, ka mēs drīkstam autentificēties e-veselībā, izvēlamies iestādes ārstu, kurš mums ir deleģējis savā vārdā veidot ārējos dokumentus vai skatīties informāciju e-veselībā, un mēs attiecīgi to darām. Kā šī deleģēšana notiek iestādē, tas ir katras iestādes iekšējais jautājums, jeb ārsta izvēle, kā viņš to dara. Bet iespēja kā tāda ir. Jāņem vērā tikai viens fakts, ja ārsts ir deleģējis kādu savā vārdā veidot dokumentus vai skatīties informāciju e-veselībā, tie dokumenti aizies vai, nosūtīsies uz e-veselību tanī brīdī, kad šis attiecīgais ārsts būs autentificējies e-veselībā. Un vai arī, piemēram, darbiniekam nepieciešams ir apskatīt, salīdzināt personas datus ārsta birojā ar e-veselību. Ja ārsts nebūs autentificējies, tad šis neizdosies. Deleģējošam ārstam ir jābūt autentificējušamies un pieslēgumam ir jābūt aktīvam darba laikā. Šis būs par tiesību deleģēšanu, ko es ceru, ka es būšu atbildējis, ka šādi jautājumi būs. Tad, ja mēs iesim tālāk, tad tehniskās prasības. Darba stacijām jāatbilst ārsta biroja tehniskajām prasībām un ir jābūt sagatavotām atbilstoši Latvijas valsts radio televīzijas centra prasībām, lai lietot e-paraksts risinājumus. Šeit es esmu pielicis linku apakšā video instrukciju, kā tad tās darba stacijas ir jāsagatavo. Tad tur tālāk ir tehniskās prasības, kādai ir jābūt pašai darba stacijai. Ar to jūs varēsiet iepazīties un ejot tālāk. Tad tāds kopsavilkums visam manam stāstam. Tad drīzumā tiks izlaista 539 versija, kad es gatavoju šo prezentāciju, tas bija drīzumā, tātad varam teikt, kad viņa jau ir izlaista, kas ietver sevi jauno autentifikācijas veidu un, protams, arī lietošanas instrukciju, kā ir jākonfigurē, kas ir jāizdara lietotājiem, lai viss strādātu. Tad neskaidrība gadījumā par e-parakstu informācija tomēr ir pie paša e-paraksta vai pie LVRTC jāvērš. Un neskaidrība gadījumā par e-veselību, tad ir kontakta e-veselība, e-veselība LV. Ārsta birojas kontakta informācija nemainās, klienta attiecību vadītājs, tehniskais atbalsts, kā vienmēr ir tas pats numurs. Un tā kā mums nav vairs daudz laika, tad ārsta biroja komanda no savas puses ir mobilizējusi arī resursus, ka mēs būsim ļoti klātesoši ieviešanas procesā jums visiem un no savas puses ļoti palīdzēsim, lai ātrāk šis viss strādātu. Tad, tas bija arī tas svarīgākais, ko es gribēju jums pastāstīt, un tagad droši vien, ka būs jautājumi, tad mēs varētu ķerties pie jautājumu sadaļas.
Tā, liels paldies, Aldi. Ceru, ka daudz kas palika skaidrāks. Čatā ir sabiruši, redzu, diezgan daudz jautājumu, kurus arī pa vienam uzdošu. Pēc tam varēsiet arī varbūt izteikties, pareizāk sakot, uzdot jautājumus skaļi. Bet sākumā varbūt sāksim ar čata jautājumiem, kur es gan redzu, ka daļēji jau kaut kas jau ir atbildēts arī jau prezentācijas laikā. Sākšu pirmo, tad varbūt tad atkārtot Aldis vai arī palīgi mums, kas ir gan no izstrādes komandas, gan arī eksperti mums ir šodien, kas palīdzēs atbildēt uz jautājumiem, tad var pieslēgties. Pirmais jautājums, kurā vietā AB būs iespēja ielikt ķeksīti atļaut autentificēties? Jā, labdien visiem. Tad droši vien palīdzēšu es, Andrejs Dorošenko, analītiķis no ārsta biroja komandas, izstrādes komandas. Tad, kā parasti notiek ar lomu atļaujam, jā, tad lomu atļauju jāpiešķir pie administrēšana iestatījumi AB, sadaļa, izvēlnes sadaļa loma. Tālāk būs jāizvēlas to grupu, lietotāju grupu, kuru jūs gribat piešķirt to atļauju, un lomas atļaujas sadaļa tad ieķeksiet atļauju, par kuru Aldis bija stāstījis. Tālāk ejot, tā vēl tas abi ir atvainojos tā. Vai kaut kas jauns ir jādara, lai AB piešķirtu pieeju ārsta palīgam un māsai? Kaut ko jaunu AB jādara, tas ir arī atbildi, ja? Tad tiem lietotājiem, kuriem ir līgums ar NVD, jau kuri izmantos to autentifikāciju, tiem lietotājiem jābūt šai lomai atļauja, par kuru stāstījām Aldis un es. Ja, tad, ja viņam tāda nav, tad notiek tas otrais modelis, par kuru Aldis bija pastāstījis ar deleģēšanu, tad paliks vai masa var sagatavot dokumentus. Dokumenti tiks ielikti uzdevumu rindā, un kad šī datora tad autentificēsies tās ārsts, kura vārda tie dokumenti bija sastādīti un ielikti rinda, tie dokumenti automātiski aizies uz e-veselību. Tā, paldies. Tātad nākamais. Vai būs nepieciešams atkārtoti autentificēties, ja AB informē, ka sesija ir beigusies? Jā, vajadzēs gan. Kaut arī tāda speciāla paziņojuma, ka sesija ir beigusies, nebūs. Vienkārši pie nākošas darbības, kur ir saistīta ar datu apmaiņu ar e-veselību, lietotājiem atkal būs parādīts loks, kur lietotājs var izvēlēties, vai viņš autentificējas atkārtoti, vai viņš to darbību neveic. Un kad gadījumā, ja viņš izvēlēs autentificēties un autentifikācija viņam notiek veiksmīgi tāpat kā ielogoties, ja, tad viņam būs atkal tā sesija atjaunota. Es negribu grimst pārāk dziļi tehniskas detaļas, jā, bet, kā parasti jebkurā datu apmaiņā ar drošam API līdzekļiem, jā, tad katrai sesijai, protams, ir noteikts kaut kāds, teicot, rupja derīguma termiņš, jā, un kādreiz tas termiņš var izbeigties. Vai būs pieejama instrukcija? Protams, instrukcija būs pieejama. Būs pieejama lietotāja instrukcija, un administratora instrukcija pārsvarā, tad viņas lietotāja būs mūsu IT nodaļas cilvēki, kuri liec versiju klientiem, un arī vajadzības gadījumā, tad nepieciešams gadījumā tā instrukcija arī būs pieejama jūsu uzņēmumu iestāžu IT administratoriem. Pēc cik ilga laika bez aktīvas darbības AB automātiski izbeigs e-veselības savienojuma sesiju, kas tiks uzskatīta par aktīvu darbību, darbs ar AB jebkuru moduli vai darbs ar kādu no ar e-veselību integrētiem moduļiem?
Šeit nav tāda taisna sakara starp cieša un, tā teikt, viens pret vienu sakara ar lietotāju darbībām, bet uztaisīts tā, ka atļautas robežas, lietotāja sesija e-veselība tiek automatiski pagarināta, lietotājs to neredz, bet tas notiek. Un, ja es nemaldos, bet tas bija mutiski pateikts no NVD puses, bet mēs uzdevam jautājumu, bet pagaidām atbildes nav. Tas sesijas ilgums var ilgst līdz 4 stundām. Nu, tā teikt, ka sesija būs backgrounda pagarināta, bet ne vairāk kā 4 stundas, kamēr lietotājs nav neko nosūtījis uz e-veselību. Tālāk, vai šī funkcionalitāte ieslēdzas uzreiz 1. janvārī pusnaktī un 1 sekundē? Kad varēs notestēt, cik korekti šis strādā pirms 1. janvāra, vai jau jābūt pa nakti klāt un gataviem, ja kaut kas nestrādā? Tas ir organizatoriskais vairāk nekā tehniskais jautājums, tad droši vien es lūkšu citas kolēģis palīdzēt atbildot šo jautājumu. Aldis, Kristīna, varbūt kāds no jums? Aldi, tu ieslēdz mikrofonu, mēs tevi nedzirdam. Jā, tātad šis risinājums ir paredzēts pagaidām, ka NVD ir informējis, ka tas no 1. janvāra sāks strādāt, bet ir informācija, ka autentifikācija būs saudzēšanas režīmā, kā saka, janvāri un iespējams arī februāri, bet par uzlikšanu un testēšanu tur jums atsevišķi sazināsies klienta attiecību vadītāji, un tad arī būs piesaistīti mūsu eksperti, kuri arī notestēs un skatīsies. Tas tiešām, kā Andrejs saka, ir organizatorisks jautājums. Bet, ar 1. janvāri pagaidām ir noteikts tas datums, kad viss sāk strādāt. Te laikam ir nākamais jautājums, kas bija attiecināms uz kādu slaidu. Varbūt neveikt, labāk pārsaukt par atlikt vai vēlāk, jo lietotājs it kā to nedarīsim vispār. Tas ir, Aldi, vai tev ir saprotams šis jautājums? Jā, man ir saprotams. Mēs apspriedīsimies, kā to pogu labāk tad aprakstīt. Padomāsim, ja šis ir mulsinošs. Jā. Katrā ziņā paldies tad par ieteikumu arī. Ja funkcionālam speciālistam, piemēram, ergoterapeitam, AB ir piešķirta loma ārsts, bet e-veselības pusē nav piekļuve, kā tas ietekmēs ārējo dokumentu izgūšanu, gan e-nosūtījumu, gan, piemēram, gulbju laboratorijas rezultāts un e-dokumentu veidošanu? Droši vien tagad es mēģināšu atbildēt. Jā, atbildi jau ir jautājuma, kā pārsvarā notiek ar labiem jautājumiem. Ja? Tad, ja lietotājiem, protams, nebūs tā sesija un nebūs tas drošs tokens, ja viņš arī nevar saslēgties ar e-veselību un, protams, arī nevarēs izgūt dokumentus no e-veselības. Tad atkal dokumentu e-veselības ārsta biroja e-veselības dokumentu sadaļa dokumentiem, kuri notiks tāda situācija, kā nevar viņu izgūt, viņa ārēja versiju nevar izgūt no e-veselības. Cilne ārēja versija būs speciāls paziņojums par šo. Ja tas būs caur dokumentu sarakstu masveida nospiežot pogu lejuplādēt, tur arī būs tad pie lejuplādēt pogas, būs arī tad ikonas tristurītis tradicionālais, paziņojums par to, ka tos ārējos dokumentus nav izdevies izgūt. Tā, vai zemāk esošās darbības pieprasa savienojumu ar e-veselību, e-nosūtījumu izgūšana, un tad laikam turpinājumā vai paredzot tiesību deleģēšanu, attiecīgi arī AB lietotājiem, kam būs deleģētas tiesības, jābūt attiecīgai lomai e-veselībā.
Nē, tie ir divi dažādas, atvainojos. Jā, tad vai zemāk esošās darbības pieprasa savienojumu ar e-veselību, e-nosūtījumu izgūšana? Kas ir zemāk esošās darbības? Varbūt es varu. Tad zemāk aprakstītas zemāk esošas darbības, ko es redzu tagad uz ekrāna, ir nosūtījuma izgūšana, noteikti jā, slēgšana, talonu ģenerēšana, labošana, varu pieļaut, kā arī jā, jo tas ir saistīts ar veselību, bet integrācija ar Sairis tika iztenota kā atsevišķi tehnoloģiskais risinājums ar citiem izmantojamiem API, kas neiet caur e-veselību, un tāpat kā tagad e-veselību integrācija ar Sairis nav nepieciešamās e-veselības pieejtiesības, tā arī turpmāk paliks. Vismaz no NVD vai no Sairis sistēmas ražotājiem mēs neesam saņemuši nekādu paziņojumu, ka no 1. janvara kaut kas mainīsies. Tāds Sairis strādās pēc esošās schēmas, ja, bet vispārējais, cik es sapratu, aizies uz jaunu workflow ar to drošu autentifikāciju ar drošu piekļuvas līdzekli. Tā, vai paredzot tiesību deliģēšanu attiecīgi arī AB lietotājiem, kam būs deliģētās tiesības, jābūt attiecīgai lomai e-veselībā? Man liekas, ka Aldis pašā sākumā bija teicis, ka e-veselības lomas ar šo risinājumu nemainās un tur nekādas izmaiņas nenotiks. Aldi, palabo vai apstiprina, lūdzu? Nē, tāpēc, ja tā ir deleģēšana, kad šeit attiecīgas lomas e-veselībā nebūs vajadzīgas. Ja ārstiem nav līgums ar NVD, ir tikai maksas pakalpojumu sniedzējs, vai tas kaut ko ietekmēs? Es personīgi domāju, ka nē, ja viņam ir e-veselībā noteiktas lomas jau iedalītas, bet šo faktu vajadzētu pārbaudīt. Pārbaudīsim, tad piefiksēsim. Vai arī, Andrej, tev ir vēl komentārs? Nē, vienīgais, ko gribu piebilst, tieši to, ko tu teici, ka mēs atbildēsim šo jautājumu vēlāk. Kas notiek gadījumā, ja ārsts ir slims vai atvaļinājumā? Man mājās nav ārsta birojas. Tagad rodas jautājums, kā notiek tagad, jo faktiski tagad, ja jūs esat atvaļinājumi vai slims, un jums zvana kāds pacients un viņam vajag izrakstīt kādu recepti, ja, un tad, ja jums mājās arī nav ārsta birojas, pat tagad, un arī nebūs pēc šīs risinājuma ieviešanas, kā jums tās lietas notiek tagad, tas ir jautājums. Jā, tad, protams, es nezinu, vai jūs varat tur deleģēt masiņai savu tur piekļuvu parolu vai kaut ko, es nezinu, vai nevarat. Droši vien tas ir aizlikts, ja? Bet domājiet, kā jūs risināsiet. Man liekas, ka tas ir vairāk atkal organizatorisks jautājums, nevis tehniskais. Aldi, varbūt tev ir ko piebilst? Man īsti nebūs, jo vajadzētu tā dziļāk saprast šo jautājumu. Ja ārsts ir slims un atvaļinājumā, kas notiek gadījumā, tad viņš ir atvaļinājumā vai viņš ir slims. Varbūt tāda konkrētāk, kurš viņu uzdeva, varbūt varētu pierakstīt, tad, kuras darbības tad ir nepieciešams veikt, ja ārsts ir slims vai atvaļinājumā. Varbūt var precizēt. Atvainojos, ka izlaidu vienu jautājumu, pamanīju, būs problēma ar ārstiem rezidentiem. Ja brīdī, kad rezidents strādā AB, deleģētājs nebūs ielogojies. Kā mums ir ar rezidentiem tad? Vienīgais, kur būs problēma, viņam nebūs savienojama ar e-veselību.
Dokumentus viņš sagatavot varēs visu, bet viņam nebūs savienojuma ar e-veselību šajā gadījumā. Labi, ejam tālāk. Vai atverot ārsta biroja sadaļu e-veselība, lai piekļūtu nosūtījumiem un izmeklējumiem, pacientu reģistratoriem jāidentificējās katru reizi? Nē, uz reģistratoriem attiecās tieši tas pats, ko Andrejs jau minēja, ka tās ir 4 stundas. Savienojums aktīvs 4 stundas. Pagaidām tā plānots ir. Bez atkārtotas autentifikācijas. Labi. Tā, es saprotu, ka Tatjana ir papildinājusi jautājumu, uz kuru jau atbildēja, vai ne? Andrej, vai zemāk esošās darbības pieprasa savienojumu ar e-veselību, e-nosūtījumu izgūšanu, slēgšanu, talonu ģenerēšanu, labošanu, integrāciju ar Sairis? Uz šo jautājumu, ja nemaldos, mēs jau atbildi guvām. Pareizi? Jā. Jā. Tā, vai šajā gadījumā visiem reģistratoriem būs jādefinē reģistrātora loma e-veselībā, lai viņi varētu piekļūt pacienta e-nosūtījumiem? Šajā gadījumā būs jādefinē loma, un reģistratoriem vajadzētu visiem būt ārstniecības atbalsta persona reģistrā. Ja kāds no šiem nosacījumiem neizpildās, tad ir otrs variants, ko iestāde var organizēt ar tiesību deleģēšanu. Un papildinot vēl par rezidentiem, ir jautājums, kā ārsts rezidents varēs strādāt ar e-veselības dokumentiem, piemēram, dežūras laikā. Deleģētājs nevar ielogoties šajā brīdī, jo fiziski nebūs klātesošs. Uz šo jautājumu man nebūs atbildes pagaidām. Tad sagatavosim, pierakstīsim. Un pēdējais jautājums šobrīd čatā. Ja ārsts ir slims, tad receptes var izrakstīt medmāsa, piemēram, hroniskajiem pacientiem? Ja medmāsa ir attiecīga loma e-veselībā, viņi to var izdarīt e-veselības portālā, tad viņi varēs to arī no ārsta biroja izdarīt. Tā, izskatās, ka jautājumi mums šobrīd ir beigušies. Es redzēju, kad pacēla roku, vai tagad nevaru gan atrast uzreiz, kas cēla rociņu, bet tā. Jā, viena roka mums pacelta, varbūt, ka var ieslēgt mikrofonu, uzdot jautājumu. Sveiki, man ir vairāk jautājumu, tāpēc šādi varbūt, ka vieglāk. Respektīvi, pirmais jautājums. Sapratu pareizi, kad visiem, kuri gribēs piekļūt e-veselības tiem dokumentiem, būs jābūt e-veselības pusē izveidotam lietotājam. Ja lietotājiem e-veselībā jau ir iedalītas lomas, tad viņiem ir izveidoti, tad viss ir kārtībā. Ja viņiem nav, tad tos vajag izveidot, sazinoties ar e-veselību iespējams. Un, ja to nav iespējams izdarīt, bet jūs kā iestāde uzskatāt, ka tas viņiem ir vajadzīgs darbam šiem darbiniekiem, tad jums atliek izdomāt, kā jūs deleģējat šiem cilvēkiem tiesības, kādā ārsta vai cita darbinieku vārdā to veikt. Nē, bet, principā, ja ir runa par ārstu, jo mums visiem ārstiem nav izveidots piekļuves portālam, jo līdz šim ārsts strādā galvenokārt no ārsta biroja. Daļai, protams, ir, bet visiem nav. Principā, turpmāk sanāk, ka pilnīgi visiem ārstiem ir jābūt izveidotai e-veselības lietotājiem. Tā tam vajadzētu būt, jā. Bet mēs arī no savas puses varam mēģināt šo jautājumu precizēt, ja ir tā, ka ārstiem nav izveidoti viņi.
Jo tas ir svarīgi, jo mūsu gadījumā mums pavisam noteikti nav. To vajadzētu tā kā saprast, vai obligāti ir jābūt izveidotam e-veselības portāla lietotājiem, lai varētu izmantot no ārsta biroja šo pieslēgšanos. Jā, es sapratu, mēs piefiksēsim šo jautājumu. Jā. Nākamais jautājums arī par šo te pašu tēmu saistībā ar portālu. Vai ārsta birojas ņem vērā tiesības, kādas ir piešķirtas e-veselības portāla pusē, ja gadījumās, ja tiešām ir jābūt otrā pusē lietotājiem izveidotam, jo e-veselības portāla pusē arī lomas ir dažādas, ir ārsti, ir māsas, katram tiesības savādākas, katrs var redzēt un piekļūt citām lietām, attiecīgi, piemēram, ja e-veselības pusē lietotājiem ir piešķirta loma māsa, viņš ārsta birojā slēdzās klāt pats autentificējās, tad no ārsta biroja nevarēs apskatīties, piemēram, receptes. Jo e-veselības pusē loma māsa ir bez receptes. Jā, labdien! Šeit Sabīna Taraškeviča no ārsta biroja izstrādes komandas. Es varbūt atbildēšu šo jautājumu. Ārstam un jebkuram speciālistam vai cilvēkam, kas vēlēsies strādāt ar jauno autentifikāciju un pieslēgties ar ārsta biroju, ir jābūt reģistrētam e-veselībā, jo tas iekļauj to, ka lietotājs pieslēgsies ārsta birojam un pēc tam autentificēsies e-veselībā, ja viņš gribēs no e-veselības izgūt kādus datus vai iesūtīt. Un ar lomām ir tā, ka NVD visas tās esošās lomas, kas ir vecajā autentifikācijas sistēmā, tajā, kas ir šobrīd, pārmigrēs uz jauno autentifikācijas sistēmu. Tas nozīmē, ka, ja bija māsai loma skatīties recepts vai veidot, tad viņai būs arī šajā jaunajā autentifikācijas mehānismā tās pašas lomas. Tieši tās pašas, kas ir šobrīd. Bet tad sanāk, ja ārsta birojā, piemēram, respektīvi, ja e-veselības pusē viņai tā tiesības nav, tad ārsta birojas tad arī izmetīs to paziņojumu kaut kādu, ka nav tās tiesības skatīties. Tā sanāk? Tajā gadījumā mēs tad parādām tos pašus paziņojumus, ko mums atgriezīs e-veselība. Ja e-veselība atgriež paziņojumu par to, ka tur nav tiesība, tad ārsta birojas tos paziņojumus arī parāda pie tām darbībām. Jo e-veselības pusē tur ir tā, ka tur jau paziņojums neatgriež. Tur vienkārši ir vai nav konkrētās sadaļas, kam var piekļūt. Tādējā gadījumā tad nesanāks to recepti iesūtīt. Viņu mēģinot. Jo, ja ārsta birojā māsai ir piekļuve pie receptes, tad viņai būs piekļuve pie receptes, bet tad iesūtot to dokumentu, viņai tur nav tiesības, tad varētu tikt atgriezts paziņojums, ka tās tiesības nav un ir kaut kāda problēma. Bet apskatīt receptes ārējo versiju, respektīvi e-veselības to versiju viņa varēs? Es teiktu, ka varēs, bet, lai būtu pilnīgi droši, varbūt arī uz šo jautājumu mēs varam rakstiski vēlreiz pēc tam atbildēt, tā, lai būtu 100% precīzi atbilde. Jā, paldies. Tad nākamais jautājums. Ar ko, respektīvi, kas slēdzas pie e-veselības no ārsta biroja? Tā ir tā līguma attiecība vai lietotājs? No ārsta biroja uz e-veselību, kas slēdzās? Jā, kas slēgsies pēc tās jaunās autentifikācijas, jo mēs zinām, ka ejot ārsta birojā, tur ārsts izvēlās to līguma attiecību sarakstā, to līguma attiecībā ārstu, vai attiecīgi viņš ir pats sevi, vai arī rezidents tad izvēlās certificēto ārstu. Tad, kad notiek tā pieslēgšanās pie e-veselības, tad līguma attiecība. Līguma attiecības slēdzās labi, tad ir nākamais jautājums pie šī paša klāt. Klientu cilvēki, ejot ārsta birojā, arī izvēlās līguma attiecību ārstu, bet viņiem pie e-veselības būtu jāslēdzās klāt pašiem, jo viņiem ir visdrīzāk būs izveidots tās piekļuvas, jo iepriekš mēs runājām, ka klientu cilvēkiem arī ir jābūt reģistrētiem veselības inspekcijā. Kā šajā gadījumā, jo principā viņi līguma ārstu sarakstā nav, jo viņi nav ārsti, viņiem ir jāizvēlās cits ārsts, bet pie e-veselības viņiem ir jāslēdzās pašiem. Tad vai viņi slēdzās ar līguma attiecību, kas būtu tā tiesību deleģēšana, vai arī viņi slēdzās kā paši ar savu līguma attiecību un viņiem ir e-veselības šis lietotājs. Viņi var savā vārdā veikt šīs darbības. Bet tas nozīmē, ka mums viņi visi būs jāsaliek līguma ārstu sarakstos.
Viņi kā līguma, tiem, kuri nav līguma ārstu sarakstos. Klienti cilvēki nav līguma ārstu sarakstos. Kā viņš varēs ielogoties ar sevi? Nevis viņam nav vajadzīga delegācija, viņam ir jāslēdzās pašam kā lietotājiem pie e-veselības. Kā viņš to varēs izdarīt? Tas nozīmē, ka viņš ar ārsta biroja lietotāju pieslēdzās ar līguma attiecību un ielogojās e-veselībā. Un ja viņš ielogojās e-veselībā ar savu e-veselības lietotāju, tad viņš ir kā e-veselībā ar savu lietotāju ielogojies ar savu līguma attiecību. Vai arī pretējā gadījumā tad ir notiek tā tiesību deleģēšana, ja ir cita. Bet viņš varēs pieslēgties ar savu e-veselības lietotāju, ja viņš būs izvēlējies ielogojoties ārsta līguma attiecības? Ielogoties. Man šobrīd atbildēt, manuprāt, ka nē, bet arī uz šo jautājumu mēs varētu precizēt to atbildi. Labi, paldies. Vēl pēdējais jautājums. Respektīvi, pēdējie 2 jautājumi. Kopējais dokumentu saraksts. Lai apskatītu tos dokumentu sarakstu, kurā ir redzams iekšējais status, ārējais status, vai ir jāpieslēdzās e-veselībai? Ārējās versijas, lai izgūtu dokumentiem, ir jāpieslēdzas e-veselībai. Iekšējās versijas ir iespējams apskatīties, bet izgūt ārējo versiju, izgūt ārējos dokumentus, šai darbībai ir jāautentificējās e-veselībā. Bet dokumentu sarakstā uzreiz tiek rādīts gan iekšējais, gan ārējais status. Tas nozīmē, ka dokumentu sarakstu arī mēs, piemēram, kā administratori nevarēsim apskatīties. Sadaļu dokumentu saraksts, piemēram. Rīki dokumentu saraksts. Rīki dokumentu saraksts, ja jūs kā administratori vērsiet vaļā to dokumentu iekšējo versiju, jūs viņu redzēsiet. Bet pārslēdzoties uz ārējo versiju, tā nebūs pieejama, jo tajā brīdī notiek izgūšana no e-veselības. Nesapratāt jautājumu. Neatverot dokumentu, es atveru sadaļu Rīki dokumentu saraksts, man ir kolonna status un ārējais status. Tātad jau man tiek rādīts ārējais status. Status ir informatīvs. Tas status principā nerāda to dokumenta saturu. Status ir redzams aktuāls, kāds ir. Bet, ja jūs pašu dokumentu saturu gribat apskatīt, tad tajā brīdī vajag to autentificēšanos e-veselībā. Labi, sapratu tā. Labi. Pēdējais jautājums. Mēs zinām, ka mums ik pa laiciem gadās tā, ka e-veselības dokumenti uzkarās, tā kā, piemēram, tie status neaiziet līdz galam, kaut kas paliek pusceļā uz e-veselību, un tad, šobrīd tā kā IT daļa risina šos te gadījumus, ka tur ieliek vēlreiz atkārtot rindā vai tur kaut kādas sasaistes, citreiz jums kaut ko prasam. Kā šis tālāk tiks risināts, jo principā mēs kā ārstniecības personas nekam piekļūt vairs tad nevarēsim. Jā, tā arī sanāk, ja jūs ieliekat, ja dokuments ir ielikts rindā un tas dokuments ir kāda ārsta vārdā, un tam ārstam, piemēram, ir beigusies e-veselības sesija, vai tas dokuments ir uztaisīts šī ārsta vārdā, tad, kad tas ārsts vai speciālists ielogosies sistēmā un ielogosies autentificēsies e-veselībā, tad uzdevuma rinda izpildīs šo te uzdevumu un nosūtīs, jo tad ir pārbaudīts, ka ārstam ir aktīva sesija, un arī uzdevuma rinda var sākt šī ārsta dokumentus sūtīt uz e-veselību. Tajā brīdī, kad viņam tā sesija e-veselības ir aktīva. Tas varētu būt pēc dienas, piemēram, ja ārsts ir beidzis darbu, sesija ir beigusies, ir viņam tie dokumenti rindā, uzdevuma rindā stāv, tad ārsts nākamajā dienā atnāk, pieslēdzās ārsta birojām, pieslēdzās e-veselībai, un tad tie dokumenti sāk sūtīties prom uz e-veselību. Sapratu, paldies, man viss. Tā ir čatā, redzu, iekrituši vēl 3 jautājumi, bet mums ir arī Antra Zelle pacēluši rociņu. Varbūt dosim vārdu vispirms jums.
Jā, labdien. Es gribēju prasīt tādu jautājumu. Man bija tas jautājums iepriekš par tiem, kad ir maksas pakalpojumi, ārsti tikai sniedzēja. Šobrīd ir tā, ka cik ātri tā kā būs iespēja saņemt to atbildi, jo zinām, ka caur NVD nekas ātri nenotiek. Vienkārši, lai mēs nav tā, ka no 1. janvāra mēs vairs nevaram izrakstīt ne receptes, ne slimības lapas. Jo ir tā, ka mēs šobrīd strādājam tikai ar ārsta biroju, un caur ārsta biroju tiek sūtīts tās gan receptes rakstīts, gan darba nespējas lapas. Vai viņiem ir nepieciešama kaut kāda rēveslību līgums katram ārstam atsevišķi jāslēdz, vai kā tas notiek? Pēc tā Ir jaunā. jautājums, vai tie speciālisti šobrīd tiek pieslēgties e-veselībā pašā portālā vai ne? Nē, viņi neslēdzās klāt, un viņiem arī nav iespējas pieslēgties. Jā, tad tajā Individuāli. gadījumā viņiem ir jākārto tā Sanāk, ka pieslēgšanās. Katram ārstam tagad ir jānokārto tā pieslēgšanās caur, lai viņam būtu iespēja pieslēgties caur e-veselību. Jā, tieši tā, jo tā ir tā autentifikācijas būtība, ka tas ārsts, kurš grib strādāt ar e-veselību, sūtīt uz e-veselību dokumentus vai izgūt, viņam ir jābūt tam e-veselības lietotājam. Un viņam ir jābūt tam e-paraksta, mobilā e-paraksta iespējai vai kartei, lai varētu pieslēgties. Un otrs jautājums ir par reģistratoriem, kurus izmanto tā kā norēķiniem ar klientiem. Sanāk, ka viņas par tika nav e-veselībā reģistrētas tā kā personas, tad sanāk, ka viņas, piemēram, nevarēs izgūt tos datus. Līdz ar to, piemēram, varētu būt arī kaut kāds uzvārdu nesakritības vai uzvārdu nesakritības atkal neietekmēs norēķins ar apdrošinātājiem. Uzvārdu nesakritības varbūt jūs varat precizēt? Kā tas ir domāts? Jo ir bieži vien ir tā, kad pacients atnāk, viņam ir polise vai ne, bet viņam polise ir ar jauno uzvārdu. Ievadot personas kodu no e-veselības, varbūt citreiz ir tā, kad ievelkās tie dati, kad ir jau mainīts uzvārds, citreiz nē. Līdz ar to ir bijis situācija, kad apdrošinātājiem nav nomainīts tā kā attiecīgā uz tās, kas viņam kartīte telefonā vai kartīte uz rokas ir, un nesakrīt tie uzvārdi, tad līdz ar to arī apdrošinātājiem neaiziet tā kā apmaksa. Bet šajā situācijā, piemēram, nevar arī, reģistrātors arī nevarēs pārbaudīt, kādam ir jābūt tam uzvārdam pareizi pēc sistēmas. Jā, tā sanāk, jo arī, lai pacientdatus izgūtu, arī šai darbībai ir nepieciešams tas autorizācija e-veselībā, vai arī deleģētā autentifikācija. Skaidrs, jā. Bet, vai ir, jūs jau nezināt, vai ir iespēja, piemēram, klīnikai kopēji kaut kā to līgumu ar e-veselību noslēgt, kad zem kur ir visi tā kā tie ārsti, bet tiešām ir katram individuālam ārstam jāslēdz līgums. Jā, šis arī būs organizatoriskajiem jautājumiem. Varbūt var lūgt kādu kolēģi atbildēt, ja ir atbilde zināma. Atbilde nebūs no mums puses zināma, bet tur viennozīmīgi ir jāsakontaktējās ar NVD. Viņi droši vien izskaidros, kā es varu atbildēt. Mārcis no Gastro, jūs man dzirdat? Jūs man dzirdat? Dzirdam. Jā, mēs dzirdam. Es varu atbildēt. Būtībā NVD jāuzraksta līgums, un tad ir viens administrators, kas menedžē visus, kas tās iestādes lietotais un piešķir viņam tiesības. Tas ir pats vieglākais, būtībā vieglākais variants, jā. Labi, paldies. Tā, ja Andrai Zellē vairāk jautājumu nav, es atgriezīšos pie čata. Tā, vai tiek plānots seminārs, webinārs, kad risinājums būs pilnībā izstrādāts un būs zināms, kā tas vizuāli izskatīsies? Pieredze liecina, ka daudziem speciālistiem nepieciešams vizuāls paraugs, kā rīkoties. Aldi, droši vien jautājums tev? Es domāju, ka mēs varam par šo domāt. Tas ir vairāk, es saprotu, domāts, ka mēs parādām, kā tas viss izskatās tā kā online un izskaidrojam. Jā, mēs organizēsim to tad un tieši varam kā šo pašu izsūtīt un te interesanti varēs pieteikties.
Nākamais jautājums. Kad ārsts uzsāk darbu iestādē, parasti paiet vismaz mēnesis laika, kamēr informācija par šo ārstu nonāk e-veselībā un var izveidot lietotāju. Tātad ārsts šo mēnesi nevarēs pilnvērtīgi strādāt. Nu jā, šis arī vairāk ir organizatorisks jautājums, bet es zinu, ka tas ir arī bieži izskanējis sapulcēs ar NVD, ka šāda problēma būs un visu to apzinās, un NVD arī ļoti aicina saulaicīgi ārstus un speciālistus nokārtot šīs saistības, lai būtu tā piekļuve pēc iespējas ātrāk. Nu, līdz janvārim ir vēl cik laiks ir, bet šis noteikti būtu pēdējais brīdis, kad sākt kārtot. Pat pa televīziju bija rādīta reklāma, ka no 1. janvara būs mainītie nosacījumi, ja, un tad vajag tam visam sekot. Vēl, protams, ir problēma, jā, tajos brīžos, kad jauni ārsti nāk, un kas jau būs jau nākošais gads, un kas būs tekoši tā specialitāte. Tā specialitāte viņam ir, jā, tur varētu būt tas mēnesis. Tad tur var mēģināt arī varbūt strādāt ar tām deleģētajām līgumattiecībām. Vai neplānojās e-paraksts mobile EID autentifikācijas pieslēgšanai arī pašā ārsta birojā? Jā, esam par šādu iespēju domājuši. Pirmajā kārtā, kas ir šobrīd, lai izstrādātu valsts prasības, esam šādu risinājumu sagatavojuši, bet arī par minēto esam domājuši un izskatīsim iespējas, kā to nākotnē varētu integrēt ārsta birojā. Šeit laikam ir atsauce gan uz to, ko iepriekš Sabīna atbildēja uz jautājumu, kā var būt tā, ka recepte aizies nākamā dienā. Jā, šo jautājumu es atbildēju. Tas ir tā, ka ārsta sesijas laikā dokuments nav aizgājis dažādu apstākļu dēļ, piemēram, tajā brīdī nav strādājusi e-veselība vai ir kaut kādas tehniskas problēmas bijušas, un ārsts ir beidzis darbu un recepte nav aizsūtījusies. Tad recepte stāv uzdevuma rindā. Ārsta birojā ir šī uzdevuma rinda, kur te dokumenti rindas kārtībā stāv un gaida savu kārtu, lai aizsūtītos. Tad, kad, piemēram, e-veselības portāls atsāk darbu un atkal uzņem šos dokumentus, tad varbūt tā, kad pienāk nākamā diena, ārsts uzdevums tur joprojām gaida, ārsts pieslēdzās, aktivizē savu sesiju, un tad tas dokuments var aizsūtīties, jo ārsta sesija ir aktīva. Kamēr tā ārsta sesija nav aktīva, tikmēr tas dokuments nesūtīsies. Tad nākamais mums ir, manuprāt, vairāk apgalvojums nekā jautājums. Cik tā darba piereģistrēt reģistrātoru? Vai tur kādi komentāri vēl, vai es varu iet tālāk? Vai... Labi. Vai māsai ievadot AB vakcinācijas faktu, tas aizies uz e-veselību? Jā, šo jautājumu arī vairāk kārt ir atbildēts, kad ja tiek sūtīts kā ka ārsta vārdā, kas autentificējās, tad nosūtās vai arī tad izmanto deleģētās līgumattiecības. Un māsa sūta tādā veidā. Nu tā, šobrīd tie ir visi jautājumi no čata. Sintija, lūdzu, ir pacelta rociņa. Jā, es gribēju pajautāt par to pacientu datu sinhronizāciju, kas tagad sasinhronizējas katru reizi, kā es kaut kur vadu personas kodu. Man nebūs tā e-veselības pieslēguma, vai ir domāts par to, kā kaut kādā veidā
Nu, es saprotu, tagad viņš man katru reizi prasīs loginoties veselībā, kur man nebūs piekļuvs, un es katru reizi tā kā atteikšos no tā. Tur nav domāts kaut kā mazliet pārstrādāt, lai man nelec tas logs katru reizi ārā, kā es kaut kur vadu personas kodu pacientam. Es atbildēšu, jums neliks ārā tas loks katru reizi, ja jums nebūs atzīmētas lomātās tiesības autentificēties, tad neliks nekas ārā. Labi, paldies. Jums var, piemēram, būt divas lomas. Viena loma, lai prasa to paziņojumu un to autentificēšanos, un otra loma, kura neprasa, un tad pēc vajadzības jums, saprot, jūs kā administrators, IT administrators, ja es nemaldos, tad vienkārši, ja vajag to sūtīšanu pārbaudīt vai ko, tad var logoties ar to lomu, kurai prasa to autentifikāciju, bet ja nevajag, tad vienkārši ejam ar to lomu, kurai nav tā atļauja ieķeksēta. Tā, un vēl viens jautājums ir čatā. Ja ārsts izveido, piemēram, DNL un aiziet mājās, tālāk ir atvaļinājums un viņš mēnesi nebūs, vai būs kāds veids, kā šo sakārtot, lai pacients saņemtu savu DNL-u? Nu, diemžēl, tad sanāk, ārstam ir jāpieslēdzās. Ārstam ir jāpieslēdzas savā vārdā un tad jāpārsūta tas dokuments. Tā, vai ir vēl kādi jautājumi? Kāds varbūt vēlas Sergejs? Lūdzu, Sergej. Jā, man jautājums, man nedaudz laikam neskaidrs par to deleģēšanu. Piemēram, rezidents dežūram. Viņš izvēlās vienu no 20 ārstiem, pareizi, kuri var būt atbildīgiem. Un tad ārsts kaut kādā brīdī pieslēdzas ar savu kontu, un viņam ir saraksts ar dokumentus, ko izveda rezidents, un viņam tam visam ir jāpiekrīt, ja viņš kaut kam var nepiekrist. Un, ja, piemēram, rezidents izvēlēsies tādu ārstu, kurš vispār par viņu neatbild tajā brīdī, vai tas nozīmē, ka automātiski tas ārsts, kad ielogosies ārsta biroja, piekritīs visam, ko tas izdarīja? Vai skaidrs jautājums? Sanāk, ka ja ārsts ielogojoties sistēmu piekrīt tam, ko ir izdarījis, kāds dokuments sagatavojas un ko nosūtīs. Tur nav tāda mehānisma, kā ārstam būtu visi dokumenti pirms sūtīšanas jāpārbauda un jāapstiprina. Jā, bet ja rezidents izvēlas ārstu, kurš vispār par viņu neatbild, un pēc tam tas ārsts ielogosies ārsta biroju, viss automātiski aizies, un viņš pat nezina, ka par viņu kāds kaut ko sarakstīja. Es domāju, ka šis arī ir jautājums, kuru var ar konfigurāciju ārsta birojā atrisināt, respektīvi rezidentam dot piekļuvi tikai tiem ārstiem, to deleģētas iespējām ārstiem, ar kuriem viņš strādā un kurām vārdā tos dokumentus var gatavot un sūtīt. Domāju, ka jums ir bāžas noteikti ir jāizzinās ar mūsu klientu servisu un pakonsultēties, kā konfigurēt ārsta biroju, lai nebūtu šāda te bāža. Bet pa dežūru atbildīgais ārsts mainās, tie varbūt 20 sarakstā. Un varbūt tas rezidents kļūdīsies, varbūt viņš netur nospiedīsies un citu ārstu paņems. Tie ir tādi teorētiski praktiski jautājumi, kas var notikt, un tad laikam nav nekādas veidā, kā to pārbaudīt, kā to nokontrolēt un izmainīt, ja notikusi tā kļūda pareizi. Dokuments var anulēt. Tas ir tāds variants ir dokuments saraksts, kur var atlasīt lietotāja uzveidotos dokumentus par dienu, var pārskatīt, ko tie rezidenti ir reģistrējuši, un, ja tur ir kaut kas kļūdains, tos dokumentus var anulēt. Bet tā ir īsti nav šobrīd.
Jo īstenībā daudz labāk būtu tiešām tā, kā bija kādreiz laikam arī runāts, ka rezidents uzsākot darbu, kā atbildīgais ārsts pieiet, deleģē viņam tiesības un viņš strādā ar tām tiesībām. Bet ja tas notika pēc tam, ka kaut kād es pat ārsts, kurš pat nebija tajā dežurā ielogošas nākošajā rīta un no manas puses aizies visi dokumenti ar nepareizām receptēm, nosūtījumu un vēl kaut ko, tas tāds jautājums, tāds nepatīkams, es teiktu. Bet ārsts taču logojoties iekšā, viņš taču tā kā paraksta tos dokumentus. Viņš jau taču var pārbaudīt pirms viņš ielogojas. Viņš pārbauda, kādi dokumenti ir izrakstīti un tā tikai parakstīt. Būtībā ielogoties. Tur jau tā lieta, ka nē. Ka šeit nav tādas... Kamēr viņš nav ielogojies, dokuments stāv rindā. Viņi nekur neaiziet. Un tikko viņš ielogojas, visi dokumenti aiziet, viņš nepārbauda neko vairs. Tā es sapratu, es pareizi sapratu. Jūs nejausiet ielogošanos ārstu birojā un ielogošanos e-veselībā. Tas ir divas dažādas lietas. Sanāk, tas, kas tikko izskanēja, paldies par komentāru. Var darīt tā, kad var ielogoties ārsta birojā un tad, kad prasa ielogoties e-veselībā, autentificēties, šo iespēju noraidīt. Tas nozīmē, ka jūs kā lietotājs ieiesiet ārsta birojā, ne kā autentificēts ārsts, bet vienkārši kā lietotājs. Nekādu dokumentu nesūtīsies prom. Var tad aiziet uz to dokumentu sarakstu, apskatīt tos dokumentus, ja tur viss ir kārtībā. Tad pēc tam vēlreiz pārlogoties, ja vēlreiz ielogoties un autentificēties. Un tajā brīdī aizsūtīsies tie dokumenti. Tāds variants ir, jā. Bet tad es nezinu, ka varbūt kāds izveidoja ar manu vārdu dokumentus pareizi. Dokumentu sarakstā var atlasīt pēc dažādiem kritērijiem. Pēc dažādiem kritērijiem tur varēs atrast, jā. Labi, paldies. Tā, šobrīd, čatā arī vairs nav jautājumu, paceltas rokas arī šobrīd nav. Vai ir vēl kāds, vai mēs varam teikt, ka šo webināru šoreiz beidzam ar atsauci uz to, ka būs nepieciešams vēl viens jau tad, kad jau būs gatavs rezultāts un varēsim parādīt, kā tas izskatās, ņemam šo vērā. Un arī jautājumu un atbilžu sadaļu mēs izskatīsim vēlreiz, atbildēsim jau uz jautājumiem, varbūt, kas šeit ir izskanējuši. Un, kā jau arī Aldis pirms tam teica, tātad saziņas neskaidrību gadījumā sazināties ar ārsta biroju, protams, arī ar e-parakstu, tātad www.e-paraksts.lv. Neskaidrību gadījumā par e-veselību, pašu e-veselību.lv un, protams, ārsta birojas jautā savam klientu attiecību vadītājiem vai raksti kau@meditec.lv. Tehniskais atbalsts tālrunis mums arī ir. Tad es